tēvs ir šoferis, man vectēvs ir bijis šoferis, man krusttēvs ir šoferis, tā kā to fūru es esmu redzējis jau un zinu visu. Tu pie datora jau tu neredzi, tu ar fūru aizbrauc, tu redzi, kā tur notiek, kur jāiet, kas jāsaka. Visas jāvinnēsim un tā tālāk. Un tad iesākās sezona ar 8 zāģiem. Tas jau, ka mums ir sava komanda. Tur savi džeki, savs tāds vibes ir iekšā tajā visā. Atnāc tur papļāpā, kaut ko pasmējies, patrenējies reizē. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Esiet sveicināti! Šis ir Vervo sarunu cikls Loģistika bez filtra, un mēs šajā epizodē tiekamies ar diviem kungiem, kuri, varētu teikt, sēž uz diviem krēsliem. Ja viņi, protams, ir divi, un viņiem tiešām ir divi krēsli, bet tātad viena lieta, par ko mēs noteikti parunāsim, būs Vervo Jelgavas filiāle un darbs Jelgavas filiālē. Un otra lieta, mēs parunāsim par hokeju, jo izrādās, ka Vervo ir pašai savu hokeju komandu. Nu tad droši vien par visu pēc kārtas, un tieši tā šodien ar mani kopā ir Māris un Jānis. Un nu tad sāksim, jūs baigās formas ir mugurā. Kas tās pa formām ir? Tā jūs darbā arī ierodaties? Tas ir Vervo hokeja komandas formas. Tās ir hokeja komandas formas, ja tās nav jūsu darba formas. Nē, nav. Ok, šitās jūs vāktat, kad jūs spēlējat hokeju. Labi, bet runājot par Jelgavas filiāli, tad Vervo, mēs zinām, ir vairākas filiāles, viena no tām ir Jelgavā, un jūs kā reiz esat Jelgavas filiāles pārstāvji. Jā. Nu kā tad tā sanāca, ka Vervo ir filiāle arī Jelgavā? Jelgava taču tik tuvu Rīgai ir, kur arī tā kā ir Vervo centrālais birojs, pareizi. Tas viss sākās pēc Covid laika. Tajā laikā bija lielai daļai no mājām jāstrādā. Un tā kā beidzās tas posms un bija jāatsāk braukāt uz Rīgu un sākām domāt, mēs diezgan daudz darbinieki esam, kāpēc gan ne, atvērsim vaļā. Paplašināties. Jā, Tā bija patiesībā tāda darbinieku paša iniciatīva, varētu teikt, veidot filiāli Jelgavā. Šis ir tāds ļoti interesants un foršs pavērsiens. Un ko par to teica uzņēmuma vadība? Jā, tur bija ļoti ātrs, likās būs apdomāšana kāda, bet Māris ļoti ātri pateica, jā, un telpas jau bijām atraduši, un tā kā līdz šai dienai tajās pašās telpās nomainījuši, gan esam no sākuma mums bija mazāks office, jo tad mēs tajā laikā bijām 3 vai 4, neatceros. 3, man liekas. 3, jā. Mēs varētu būt bija. Tagad jau mēs esam 9 laikam filiālē. Tāpēc pārgājām uz jaunām telpām. Tajā pašā ēkā, tikai uz lielākām. Paši atradām, visu paši izdarījām. Priekšnieks akceptēja visu. Un... tikai pateic. Un visu jau pasniedzām uz paplātes, jau gatavu. Un, kāpēc gan ne? Nu, izklausās, ka ir labs priekšnieks, vai ne? Ja tiek atbalstīts. Uzticās. Nu, ļoti labi. Tie 9 cilvēki, ko jūs darat? Kas ir tās jūsu ikdienas darbības? Ko jūs darat? Un kā varbūt tas darbs kaut kā, iezīmējās vai īpaši atšķirās varbūt no citām filiālēm, kas arī ir Vervo citās pilsētās? Es domāju, ka neatšķirās ar pilnībā neko. Tāpēc darbs jau paliek tas pats. Mēs tāpat tur esam gan menedžeri, gan asistenti. Mums tur ir 3 komandas sanāk laikam. Jā, un darba ikdiena ir pilnībā tāda pati kā jebkurā citā filiālē. Tikai tas, ka mums vienkārši tuvāk mājām. Tuvāk mājām. Nu, tas ir vienmēr noteikti pluss, ja var strādāt tuvāk mājām un nav jādodās. Nu, kaut loģistikā jau visu laiku ir, jā, tas ir. Arī par pārvietošanos, par kustību. Bet par jums pašiem, tad kā jūs nonācāt? Mēs gan vienā epizodē, tā kā ar Jānu vairāk jau parunājām, bet vēlreiz, varbūt kāds to epizodu nav redzējis vai tieši otrādi noskatīsies, bet Mār, kā ir ar tevi? Kā tu nonāc loģistikas nozarē, jo es zinu, ka tu esi iepriekš arī vadījis kravas auto,
Un tagad tu esi Vervo šobrīd. Jā, loģistikā, man liekas, es jau esmu tā kā visu dzīvi, kopš piedzimu, man tētis ir šoferis, man vectēvs ir bijis šoferis, man krusttēvs ir šoferis, tā kā to fūru es esmu redzējis jau un zinu visu. Un loģistikā es pabeidzu pamatskolu, mācījos kopā ar Jāni, no 1. klases jau esam pazīstami. Jūs esat izrādās arī tā kā skolas biedri. Jā. Un tad 9. klasē mēs katrs uz savu pusi aizgājām, un es aizgāju mācīties tieši loģistiku. Rīgas valsts tehnikumā. Pabeidzu skolu, mēģināju kaut kur tikt strādāt, bez pieredzes man nekur neņēma. Domāju, labi, braukšu uz Angliju laimi meklēt. Tā es tur pastrādāju 3 mēnešus, braucu atpakaļ. Mājās braucu ar fūri. Krustāvs bija tieši Anglijā, domāju, jātiek mājās. Man sākās pirmais loģistikas piedzīvojums. Viņš man savāc tā, es viņam tur braukāju līdzi, viņam tur iekraušanas, izkraušanas, viss jau to redzēja, to burvību. Un tad es atbraucu uz Latviju. Noliku tiesības uz fūras, sāku strādāt pa lauku darbus, kaut kādus tur kukurūzus, to pašizgāzēju vedāju, ar mucām esmu vedājis, tur digistēti un kas tik tie pa šķidrumiem, biogāzes stacijas apkalpoja. Un tad, tad pēdējais darbiņš man bija tās, sāku strādāt konteineru pārvadājumos pa Baltiju, arī Baltkrieviju braukāju. Un tad, vien kaut kad, pirms tam jau arī Jāni, kaut kur Jelgavā es saticis, viņam saku, ko tu nodarbojies, viņš saka, loģistikā, es saku, mazums kaut kas kādreiz piedāvā man. Un tā nezinu, pēc kaut kāda laika vienkārši staigāju pēc darba pa veikalu un zvanu man Jānis. Viņš saka, negribu nākt pamēģināt. Es viņam saku, kas tur, ko tur? Viņš saka, vai piebrauc parunāsim. Es aizbraucu parunāt, viņš man tur stāsta visu. Man jau, protams, patīk, interesanti. Un es viņam saku, kas ar algu? Viņš saka, tur nosauc summu. Es saku, daudz mazāk nekā es pelnīju uz fūras. Viņš saka, bet tas ir pagaidām. Un tad es domāju, iet vai neiet? Un tad es pakonsultējos ar tēti, viņš man saka, ej, tak mēģini uz fūras, jau tu vienmēr varēsi pamēģināt. Tā es aizgāju, un tagad jau 8 gadu, un esmu priecīgs. Tā kā jau mēs Algu pacēla? Algu pacēla, un ir forši, jā. Tagad ir pavisam forši. Paldies, Māri, ļoti labi. Jāni, tagad kāds tas stāsts bija no tavas puses? Ir katram stāstam 2 puses. Precīzi. Bet tas viss, tas posms, kāpēc zvanīja tieši Mārim, kā tas viss sākās, bija man dažādi kolēģi mainījušies. Kāds labāks, kāds sliktāks, kāds neizturēja, kāds raudādams aizgāja iespējams prom. Tad vienā momentā domāju, cik var mainīties cilvēki. Jāatrod kādu tādu riktīgu komandas biedru, ar kuru saskanēs. Un, ja tev ir komanda izveidota laba, līdz ar to arī darbs raisās labāk. Un tad tā domāju, varbūt kādam pazīstamajam jāpazvana. Tā savu Facebook šķirstīju, kam lai pazvana? Kurš un tā? Mārim varētu izdoties tas darbs iespējams. Viņam tas iekšā varētu būt. Uzzvanīja Mārim, jā. Tālāk jau Māris apstāstīja, kā tas notikās. Tā arī bija, kā viņš stāstīja. Tā arī bija, kā viņš stāstīja. Bet tu zināji, ka Māris jau darbojās loģistikā pirms tam? Zināju, ka viņš skolā gāja. Un es zināju arī, ka viņš uz fūras brauc. Bet tas jau arī... Tas nekas, ka tas ir cits darbs. Jā, no citas skatu punkta redz to loģistiku. Viņš tieši bija redzējis vairāk kaut kādas lietas, kuras es neredzēju, varbūt līdz šim. Tad mēs tur papildinājām viens otru. Viņš tur mācēja pastāstīt kaut kādas lietas, kuras es nezināju. Kā tur iekraušana vai kā tur viss tas notiek. Es jau redzu, tu pie datora jau to neredzi. Tu ar fūru aizbrauc, tu redzi, kā tur notiek, kur jāiet, kas jāsaka. Kaut kā tā, jā. Tieši tā, bet sanāk, ka tu tagad no tās fūras pārsēdies pie tā datora, ja? Jau tos 8 gadus, ja pareizi. Kā tas ir? Un vispār, cik vienkārši ir nomainīt? Nozare ir viena, loģistie procesi ir viena, bet tomēr tie uzdevumi ir pilnīgi absolūti citi. Man patīk. Vieglāk, manuprāt. Kā vieglāk? Tu vari saplānot to savu laiku. Braucot fūras, tu vispār nezināji, kas notiksies tev. Tu nevarēji ieplānot. Šoferiem ir grūts darbs, tā kā es klausījos, kam tur Miknim laikam bija epizode, kur viņam tur šoferim bija jābūt pie ārsta, un viņš tur kā viņš tur brauca no Lietuvas ar autobusu. Es tāpatām, man nevarēja nekad neko ieplānot. Strādājot loģistikā, es varu bišķīt ieplānot savu laiku, plānot. Man patīk, galvenais darīt to darbu, kas patīk. Man nav tā, ka es svētdienā tagad domāju, pirmdien jāiet uz darbu. Man tā nav, man tas sagādā prieku. Es nevaru sagaidīt, bet man čomi saka, jocīgs, es priecājos par savu darbu. Bet ir tāds teiciens, ka vajag savu dzīvi radīt tā, ka tu nevari sagaidīt, ka no rīta pamodīsies. Man patīk tas režīms, jā, tā aizēja viss tā kustība. Man tas sagādā prieku, tāpēc jā, patīk.
Šis gan ir jaudīgi, vai ne? Ko Jānis, tu saki, kā filiāls vadītājs par šādu attieksmi? Ļoti labi, tieši tāpēc viņš ir kopā ar mani. Jo, tādu cilvēku arī gribējās blakus sev. Viņš reizēm, ja pašam kāda grūta diena ir, tad Māris ir tas, kas var pavilkt. Vai arī tieši otrādi Mārim var būt grūtāka diena, tad es viņu tur uzmundrinu vai uzbļauju virsū, vai viņš man uzbļauj virsū. Mums ir bijis, ka mēs tur sabļaujam, viens otru 10 mājas tālāk pasūt, beigās tāpat draugi visu foršējiem tālāk. Mums tā komanda vispār, man liekas, tāda riktīgi saturīga ir. Mēs nav tā, ka citiem, piemēram, par apnīkiem, kolēģiem, tur, nezinu, darbā viņus redzam, vēl brīvdienās tev viņš jāredz. Es nezinu, mēs kopā ejam uz darbu, kopā atpūšamies. Mums nav tāds, mēs mākam nošķirt darbu no privātās dzīves, no atpūtas. Kaut kā, mums tā dabiski visa tā komanda ir izveidojusies. Tieši tā viena no lietām, ko jūs kopā darat, arī ir hokejs, pareizi. Jā. Man liekas, ka nav jau ļoti daudz uzņēmumu, kuriem ir savas hokeja komandas izveidotas. Varbūt mazliet tā kā ieskicējiet vispār, kā jūs vispār aizdomājāties līdz tādai lietai, ka varētu taisīt Vervo hokeja komandu un kur vispār radās tā doma? Laikam manā skatu punktā bija tā, es pavisam nesen biju sācis, tā kā man ļoti daudz draugi spēlēja, arī kolēģi, Māris, arī Jānis, mūsu vēl viens kolēģis, kurš nav ieradies uz šo podcastu. Bijām sākuši spēlēt, tā kā trenēties hokejā. Es vismaz biju sācis trenēties. Māris jau kādu laiku jau bija trenējies. Un nebija tā kā komandas, kur spēlēt. Tad tas viss vienkārši pārvērtās vienā momentā, kad vai taisam savējo. Izdomājām, visu taisīsim vaļā savējo. Un līdz tam arī nonācām, pajautājām Mārim, vai viņš gatavs ir sponsorēt. Un tā kā izlēmām, tad taisam vaļā. Jums izklausās, ir baigi labā priekšniecība. Tātad filiāli vienkārši Jelgavā atver, Hokeja komanda tā kā ir hokeja komanda tiek sponsorēta. Wow, forši. Ieskicējiet tagad tie, kas nezina, un tiem kā varbūt ļoti daudziem pārsvarā nevienam jau nav hokeja komanda. Kas ir vajadzīgs, lai uztaisītu hokeja komandu? Labi, viens ir, ir cilvēki, kur ir gatavi spēlēt, piemēram, tādi kā jūs vai ir jau spēlējuši, bet kas vēl ir tās praktiskās lietas, kas jums bija vajadzīgs, lai jūs sāktu vispār visu to? Jāsavāc tāpat kā darbā komanda, jāsavāc cilvēku kopums, okay. Mēs meklējam cilvēkus, mēs meklējam tādus foršus, lai mums ir, tā jau nav tikai komanda, tas ir, tu aizēji atpūties, tu satiec džekus, tu no darba izveidini galvu aizēni, tas tāds, lai mums pašiem ir forši iet, mēs tāpēc tādus cilvēkus meklējām, runājāmies, skatījāmies, tas ir pirmais, kas mums vēl bija vajadzīgs. Jāpiesaka sevi līgā kaut kādā. Pagaid, labi, viens ir tātad komanda, bet ir vajadzīgs ledus, vajadzīgs aprīkojums, vai ne tāda lieta kā ledus, vajadzīgs aprīkojums. Tā kā treneris jums ir? Treneris ir, jā. Treneris tad aiziet šitās visas lietas. Pa sīkumiem, jā. Pa sīkumiem, ejam cauri, atpakojam šito. Jā, grūtākais jau bija dabūt to ledu. Mēs tagad arī, mēs Ozolniekos spēlējam, Ozolnieku ledus hallē, un mums ir pēdējais ledus laiks, ko varēja dabūt, tas ir bez 15:10 vakarā, piekdienas vakars. Un diezgan tāds švaks laiks. Cilvēkiem piekdienās ir citas vēlmes, droši vien atpūsties, nevis iet tur kaut ko slidot, trenēties, bet, dabūjām ledu. Mēģināsim ar laiku varbūt kaut ko labāku, tas ir pirmais. Tad bija treneris, tad bija fórumas, cilvēki, jāizsūta pieteikums, tad tur izskata, kādi spēlētāji drīkst spēlēt, kādi nedrīkst. Es pat nezinu, kas vēl. Kāda spēlē, klausies, tagad šis paliek interesanti, aizvien interesantāk. Kāda spēlētāji drīkst spēlēt un kāda nedrīkst spēlēt? Kā mēs izdomājam paši, kādā līmenī mēs plus mīnus varētu novērtēt sevi. Un tad ir jau cilvēki, kas ir spēlējuši to hokeju, un tad tā komisija izskata, cik augstā līmenī viņi ir spēlējuši, un vai viņi tā kā iederēsies tanī, kur mēs esam, vai viņi nebūs tur baigi spicē džeki, un tur neapslidos viss tā ar viens kājas, tāpēc tur forši tā līga man patīk, un izskata visu to viņa tā. Tikai, ja kāds spēlēja tā pārāk labi, tad viņš iespējams arī nemaz nedara. Jā, viņu uzreiz sūta uz kolēģis Kristaps.
Jā, mums ir Kristaps, jā. Kuram neļāva startēt mūsu komandā, tāpēc, ka viņš ir bijis no jaunības gadiem jau trenējās, un viņam ir ieraksti, ka viņš ir trenējies, un līdz ar to viņš arī ļoti labi slido un spēlē, tas arī jūtam. Mums tāda entuziastu līga, mēs tur nogāžās, ceļās, veļās, tas tāds, un tur tāds atnāk, kas spēlēs, viņam nav interesanti, mums nav interesanti, ka mums tur viens apgāž, apslido un pasmējās par mums. Jā, darba tirgu arī eksistē tāds jēdziens, tā kā pārāk labi kvalificēts, overqualified. Jā. Šeit varētu būt līdzīgi. Nu labi, tagad jūs esat atlasījuši tos cilvēkus. Tagad, cik jums vajadzēja salasīt? Un tie ir tikai, jums Vervo bija cik tātad Jāgavas filiālē, kolēģi? 9. Visi spēlē? Nē, mums ir meitenes arī, jo tās nespēlē. Meitenes nespēlē, labi. Bet kur jūs dabījāt pārējos? Vai cik no jūsu kolēģiem spēlē un kas ir vēl tajā komandā? Nu, vēl ir Jānis, kurš nav ieradies šodien. Mēs, principā, komanda sastāv no 3 cilvēkiem, mēs tieši visu komandu arī spēlējam to hokeju. Tad ir no Vervo vēl ir Kristaps. Nu, vēl mums ir Andris, kas vārtos stāvēja, bet viņš tur satraumējās. Un, principā, laikam, no Vervo laikam nav neviens. Bija viens kolēģis, kurš vairs nestrādā pie mums, kurš atnāca pamēģināt, nesanāca, bet viņš komandā pie mums vēl spēlē. Tā kā pārējie bija draugi, vai arī draugu, kādi paziņas. Ja. Sākām ar tuvākajiem draugiem, ar kuriem jau spēlējām. Man tur, pieņemsim, brālis, brālēns ir un tā tālāk, tur čomi. Salikām visus kopā komandā, piedāvājām, piekrita. Un lēnām kaut kā piesaistījās vēl pamazām. Un tad beigās izveidojām pirmo komandu. Ir vajadzīgi aptuveni 25 cilvēki plus vārtsargi 2 vai 3, lai izveidotu to komandu. Un tālāk jau tu skaties tālāk. Mums jau tagad ir 2 komandas, mums ir arī spēlētāji vairāk. Augam, jā. Nu, izklausās ļoti jaudīgi, labi. Nu, un tad kā jūs izvēlējāties savu līgu? Kā mēs izvēlējāmies? Nu, mēs paši apspriedāmies, uztaisījām tā kā mums WhatsApp chatiņu grupa bija, kur čaļi paši nobalsoja, kādā līmenī viņi gribētu spēlēt, tad, kur vairums bija nobalsojis, to mēs arī gājām. Un tad, tad aizsūtījām uz to izskatīšanu, mums akceptēja to līgu, un tā mēs tur spēlējam. Tā jūs tur spēlējat. Nu, kā jums iet? Kā mums iet? Kā pa kalniem. Tāpat kā loģistikā. Jā. Mēs spēlējam entuziastu hokeja līgā E7 grupā. Sākums nebija spīdošs. Cik mums bija zaudējumi? 8 pēc kārtas pirmie. Jā, diezgan bija. 7 vai 8 bija pēc kārtas. Bet no sākuma mums bija tā kā pirms mēs startējām tajā tā kā regulārajā sezonā ir tāds tā kā challenge cups. Tā kā tajā challenge cupā piedalās komandas, kas jau izkritušas no play-offa ir, vai arī jaunas komandas, lai saprastu, kurā līmenī spēlēs. Mēs tā kā piedalījāmies tajā challenge cup 7. 8. līmenī, un mēs tur dabūjām 2. vietu. Dalīt pirmo. Dalīt pirmā ar vienādu punktu skaitu. Tur bija vienkārši savstarpējā spēle bija neizšķirta ar pirmo vietu. Bet tur rēķināja vārtu attiecību, un vārtu attiecība viņiem bija tā kā mazāka tā starpība, un līdz ar to viņi bija pirmajā vietā. Tā kā, tad to mēs turnīriņu nostartējām, tur mēs dabūjām tā kā 2. vietu, un domājām, mēs esam gals vaļā. Jā, iesim uz 7. līmeni, E7, un tad visas vinnēsim un tā tālāk. Un tad iesākās sezona ar 8 zāģiem. Un? Ko nu? Neko, skatījām, uzmundrinājām čaļus, paši saprotam, ka tas ir kaut kas tā ir pirmā pieredze, piemēram, Jānim tas bija vispār pirmais turnīrs, kur viņš piedalās, tur daudz čaļiem tie bija pirmie, tā kā, mēģinājām mierināt, tā kā ir jāmēģina jāspēlē, nedarīs neko, nekas nebūs, un tu spēlējot augstākā līmenī, tu jau pats paliec arī tā kā labāks, tu spēlēs tur zemāk, tāds tur arī būs, un mēs ar to mēģinām iziet, un tad, treneris tur sāka trenēt, parādījās, mēs pat nomainījām treneri arī, un, kaut kā pastūmpa uz priekšu mūs, un tā sākās tās uzvariņas. Tā mūsu komandas galvenais mērķis bija pirmajā sezonā, nepaliks pēdējiem. To mēs izpildījām, tā kā šogad jau ir minimālais mērķis tikt play-offā un lielais mērķis uzvarēt to turnīru. Tā kā,
Ar lielām cerībām. Protams, tā dodaties uz priekšu, vai ne? Kāds savādāk. Ļoti interesanti. Jautājums par to jūsu pašu motivāciju, vai ne? Jo tātad, mēs dzirdējām vairākas lietas. Tātad, cikos bija? Bez 15, 10. Bez 15, 10. Piektdienas vakarā. Ja? Tas droši vien nav tāds tiešām labākais laiks, vai ne? Kas iespējams daudzi varbūt saguruši jau un gribās ģimenes un vispārējais. Un ir arī tāda lieta tiešām kā ģimene, vai ne? Ikdienā tomēr darbs un darba ritms, ja visi darba nedēļa ir nostrādāta un kā mēs runājam, arī loģistikā jau nav tā, ka tev darba laiks kaut kad beidzās, ja, jo loģistikas procesi notiek arī piekdienu vakaros, naktīs un sestdienās, svētdienās. Ir bijis, ka telefons jāņem soliņu līdzi arī. Jā, vai ne? Kas jums pašiem ir tā motivācija, kāpēc jūs tajos bez 15, 10, tajos piekdienas vakarā ejat tur uz to hokeju un trenējaties un cenšaties tikt rekur nākamajā līmenī un būt labākie savā izvēlētajā līgā? Man personīgi tas, ko es teicu, tāpat kā es uz darbu nāku, man ļoti patīk. Un tāpēc es to daru. Man tas dzen uz priekšu, man gribās to iet un darīt. Un tāpat mēs paši, kur esam izveidojuši to komandu un gribās iet, attīstīt, parādīt šaļiem, davai, reku, nākam, darām, viss forši būs. Man tā ir, es nezinu, kā Jāni. Tas jau, ka mums sava komanda ir. Tur savi džeki, savs tāds vibes ir iekšā tajā visā. Atnāc tur papļāpā, kaut ko pasmējies un patrenējies reizē un tā tālāk. Tas ir diezgan svarīgi, laikam. Un tas netraucē. Tie 10 vakarā, tas nebūtu nav nekas traģisks. Tas ir reizi nedēļā, 10 vakarā. Nevienmēr, protams, tiek uz tiem treniņiem, ja ir kaut kādi saplānoti kaut kādas darīšanas, bet pārsvarā cenšamies to ieplānot to laiku. Tad, kad jau ir spēles, tad jau visvairāk entuziastiskāk visi ir. Tad jau spēlēm jau gandrīz visi parasti tiek. Spēles ir tas saldais ēdiens. Tas ir, kā citiem tur bildes ir, tur ir fotogrāfi, tur tev bildē formas, tur viss filmē tās spēles. Patīkamā daļa. To treniņu jau negribās nākt, bet tu spēli jau gribās. Bet mums ir noteikums, ka treneris atlastos no tā lielā skaita mūsu tos labākos, un to jau ņem vērā arī, kas nāk uz treniņiem un skatās, kā progresē, kā ne. Kaut kā tā profesionāli mēs pieejam tai lietai. Jā, protams, jebkurā lietā jāpieiet profesionāli, vai ne tāpat kā loģistikā, bet kas jūs personīgi, kāpēc tieši hokejs? Jo tas ir tik daudz sporta veidu, vai ne? Un hokejs taču nosacīti ir, tā kā arī diezgan daudz, tur arī tie nosacījumi ir ļoti daudz, ja mēs te noskaitījām, kas ir nepieciešams, aprīkojums nepieciešams, ledus nepieciešams un tā tālāk. Kāpēc tieši hokejs, kas jūs tajā uzrunā, kas jūs tajā ievilka? Kopš bērnības Latvijas izlases spēles es skatījos un viss tas. Latvijā hokejs, man liekas, tā kā nacionālais sports. Basketbols un hokejs, tie tur abi divi savā starpā konkurē. Man tas hokejs sirdī tūs ļoti patīk. Vienmēr es gribēju spēlēt, kad es biju mazāks. Tur vecāki man nelaida hokejā. Nezinu, varbūt vai dārgi bija, vai nebija tik pieejams, vai kas. Un tad es pats piepildu to savu bērnības sapni spēlēt to hokeju. Tas man ir, jā. Man ļoti līdzīgi arī tas pats. Bērnībā, kad skatījos kaut kādu sporta veidu, tas bija vienīgais, man bija hokejs. Manā gadījumā man neinteresēja tur ne basketbols, futbols, bet hokejs bija tās, kuras vienmēr skatījos. Bet salīdzinoši arī Latvija diezgan augstu, priekš Latvijas līmeņu, diezgan augstā pozīcijā ir. Vidēji mēs tur kādu 8. vietu, ja tur 8. 10. ir bijis arī izšāvis kādreiz, un bronza bija, ja. Tā kā, un līdz ar to, plus vēl tas, ka bija ļoti daudz draugi gājis to hokeju. Tāpēc es iesāku. Un bērnībā vecāki nevarēja to atļauties. Man arī brālēns kādreiz labā līmenī spēlēja un tā kā gribējās arī provēt, bet, diemžēl kādreiz viņš nebija tik pieejams, cik šobrīd. Kādreiz tas bija dārgāk, ekskluzīvāks. Tas bija. Šobrīd jau tas ir bijis pieejamāks. Ļoti interesants sporta veids, liekas, arī. Sarežģīts. Nav viegls. Jā. Kas ir sarežģītākais hokejā? Uz sludām nostāvēt. Tas droši vien varētu būt viens no priekšnosacījumiem, ja, lai vispār spēlētu hokeju. Pieņemsim, ja paņemsim basketbolu vai futbolu. Futbolā tu esi uz savām kājām un bumbu vai no ar kājām, vai no roku driblē. Ja?
Hokejā tev ir slidas. Slidas ir ar tādu plānu asmenīti, uz viņām jānostāv, ja, un tā tālāk. Plus vēl tev ir nūja, un ar nūju tu apstrādā to ripu. Tad no tāda aspekta ņemot, tas ir visgrūtākais, laikam, sporta veids tāds. Kurš to vispār izdomāja? Jā. Labi, tā ir tātad, kā jums iet slidošana? Jūs tā kā jau no bērnības slidojāt, vai tomēr tā ir arī prasme, ko attīst, spēlējot, hokeju trenējoties? Spēlējot praksi, viss tas pats arī kā darbā. Tikai darot, tu iemācies. Jā. Bērnībā, protams, es tur uz dīķi aizgāju, uzvilcu slidus pa granteni, aizgāju līdz dīķim un tad maucu ar tām slidām. Bet tā baigi profesionāli, neesmu slidojuši. Tagad mācamies, jā. Tā galvenais ir, ka, lai mums pašiem jaut, ka mēs paši mākam pasmieties par sevi un vispārējais. Tā kā, jā. Manā gadījumā es arī bērnībā dažas reizes biju paslidojis, arī tāpat uz dīķa. Un es 2 gadu atpakaļ, divi gadi atpakaļ uzkāpu uz slidām, kritu vēlos, un arī šobrīd krītu vēlos, bet tomēr labāk jau noteikti kā 2 gadi atpakaļ bija. Tā kā, protams, visu laiku jau mācēs. Mums ir treniņi, kuros arī slidošanas notiek, vingrinājumi un ne tikai spēlēšanas. Tā kā lēnām jau aug. Ja iet uz treniņiem, tad arī kaut ko var pacelt to līmenī augstāk. Tas pats sports par sevi jau tur satuvina ar cilvēkiem, tu spēlējot pret pretiniekiem. Tu redzi, tur arī ir cilvēki, kuriem ir uzņēmumi, cilvēki, kuri nodarbojas ar loģistiku. Tu jau sadraudzējies tādā veidā arī ar viņiem. Tas viss, dabūn klientus kaut vai sev, tu ar viņu runājies, tu pazvani viņam, tu nevis runā tikai par darbu, tu arī parunā par sportu, par hokeju, kā mēs tur, jūs tur samasējām un vispārējais. Tas satuvina, man liekas, tas tāds. Kā mēs jūs apspēlējām. Jā, jums nevajag kaut ko aizvest. Tā ir bijis. Kas ir tās nozeres? Kam vēl ir komandas? Ja jūs tā padomājat, pret ko jūs esat spēlējuši, kādas nozeres vispār ir atbalsta hokeju? Tur visādas ir jāstāsta. Tur entuziastu grupas ir 10 grupas, tur katrā pa 15, 20 komandām. Tur ir daudz, man pat baigi prātā nenāk. Es zinu, ka Riks kaut kāds, man liekas, bija, ne? Komanda. Riks komanda jābija. DHL-am bija kādreiz komanda no loģistikām, ko es zinu. Es zinu, Produs, metāla jumti, Black Magic sponsori, zinu, viņiem ir vairākas pat komandas. Jā. Kas vēl tāds? Ir bijuši arī loģistikas kompānijas, redzējis arī kaut kādas... Es saku, DHL, man liekas, bija kādreiz, tagad es nezinu. Tagad neesmu tā sekojis. It kā sekoju daudzām komandām līdzi, bet nav redzēts, jā. Viss kārtībā galvenais ir sekot savai komandai. Tas ir galvenais, protams. Pretinieks tāpat tās ir jāizskata vienmēr pirms spēles, tiek paskatīties, kā viņi spēlē un tā tālāk. Tā kā jāizzina arī pretinieks. Ir jāveic izpēti, jā. Jā. Jums ir kāds komandā, kurš ir atbildīgs par to? Mēs paši. Treneris. Treneris, jā. Treneris visvairāk, laikam, tam pievērš uzmanību pirms spēles. Un tad viņš jums dod vadošos norādījumus. Jā, viņš vienmēr pirms spēlēm atnāk. Mums jāaptuvē ir sapulces, viņš stāsta, ko viņš ir redzējis video, un tad mums ir jāpild uzdevums. Jāpild uzdevums. Ko jūs paši definējat kā savu uzdevumu tagad tajā hokeja līgā, kur jūs spēlējat? Kas ir? Jūs jau ieskicējāt tātad mērķis, protams, tur visu uzvarēt un dabūt medaļas, ja, bet ja jūs skatāties tādā nākotnē, kā jūs redzat to savu hokeja komandas izaugsmi? Labs jautājums. Panākt, lai čaļi nāk uz treniņiem pirmām kārtām. To kopienu riktīgi tā kā ģimeni izveidot. Lai pašiem gribās, lai man tur no jāzvana, hei, vecais, ka mums piekdien treniņš neredz, ka tu esi pierakstījies. Lai viņi paši grib jau nākt un tur iesaistīt ģimenes, lai tās draudzenes, bērniem ir interesanti, lai nāk tā kā atbalstu, uztaisīt to tā kā pasākumu. Man tā vismaz gribētos. Kā Jānim tur skatījums uz to visu. Tam jau mēs viņu atvērām, lai būtu kaut kāda kopiena, ar ko kādreiz aizvedīt kādu pasākumu un tā tālāk, lai būtu pašiem forši un arī pārējiem. Tāpēc kļūt populāriem, lai zinu, Vervo, kas ir reklāma, jau vien tā ir. Jā, jo droši vien tas ir arī svarīgi kaut kā sevi parādīt un
un arī to logo skaisti nest uz tās formas. Jā, ir jau bijis, ka mums stāsts kafejnīcā tur sēž skatās to spēli, kas ir Vervo, un tad tur cilvēki, kas saka, iegooglē. Nu, tā arī mēs to uzņēmumu reprezentējam. Mūsu cilvēki uzzina, kas ir Vervo. Atliek laikam novēlēt, tad lai visi tie iecerētie plāni izdodas, ja gan ar treniņu apmeklējumu, gan ar foršiem panākumiem jūsu līgā, viennozīmīgi. Jā, bet varbūt mazliet tagad uzmetot tiltu atpakaļ uz loģistiku. Kas varbūt ir tās lietas, ja mēs skatāmies hokejs un loģistika, ja? Kas ir kopīgs vai kas varbūt ir tās kaut kādas īpašības vai prasmes, kuras ir svarīgas gan spēlējot hokeju, gan strādājot loģistikā? Tas pats komandas darbs, uzticēšanās tur cilvēkiem, komandas biedriem, tāpat arī loģistikā. Es nevarētu strādāt ar Jānu kopā, ja es viņam neuzticētos. Tas tāda kopīga iezīme. Es pat nezinu vēl. Tieši to es arī biju stāstījis iepriekšējā podkastā, kad svarīgi ir komanda, uzticēties viņiem. Un arī spēlētājiem noteikti ir jāuzticās otram spēlētājiem, ka viņš būs īstajā vietā, pozīcijā vai izdarīs pareizo lēmumu tur un tā tālāk. Tas ir tas, kas varētu saistīt loģistiku kopā, vai arī jebkuru darbu kopā ar hokeju. Un ātrums? Ātrums ir svarīgs, protams, gan hokejā, gan tu kā mans klients, tu man uzvani, hei, man tur aizvest cenu, tu jau negaidīsi visu dienu. Kamēr es tev iedošu cenu, vai tev patiks, ka es tev ātri iedodu. Tas ir ātrums, un tu uzreiz izvēlēsies man visdrīzāk, kamēr gaidot no citiem, es jau tev esmu devis piedāvājumu. Tā kā ātrums ir ļoti svarīga iezīme. Jā, ātrums, viennozīmīgi kaut kādas situācijas, mēs runājām arī par to, ka par tiem kalniem un lejām. Stresa noturība, protams, spriedzes momenti, tas viss saistās kopā tur. Bet jūs kaut kā apzināti, piemēram, arī tās spējas attīstāt šīs lietas, vai es nezinu, vai tu, Jāni, tagad skaties, piemēram, tagad notiek treniņš, hokejā. Ja? Un tu kaut kā tur, vai tu vēro kaut kā, piemēram, savus kolēģus un darbiniekus, skaties ārē, ka viņš izdarīja tā, viņš tā šitam vaiga labi, ja? Vai varbūt, nezinu, otrādi. Kā tas ir? Vai tomēr tas hokejs, tā ir tā lieta, ka tu vairs neesi priekšnieks, bet tu esi vienkārši viens no spēlētājiem? Nē, hokejs tiešām ir atšķirts no darba, un tā ir pavisam cita vide mums. Tajā momentā mēs nedomājam par darbu, necenšamies domāt, un cenšamies izbaudīt hokeja spēli, un neskatāmies, ko kāds cits dara. Galvenais skatīties pašam uz sevi, ko tu pats dari, ko dari nepareizi vai kā. Tā kā mēs necenšamies pateikt par... Tas ir labāks kaut kāds. Mums viss, mēs esam komanda, mēs pārstāvam to, kas uz muguras rakstīts, bet mēs pārstāvam šito priekšā. Mēs esam viena komanda, viens mērķis. Bet tas kaut kādā ziņā arī nozīmē nonākt tādās mainīgās lomās, vai ne? Iespējams. Varbūt. Tāpat tas jau ar darbu un pēc darba. Darbā mēs esam kolēģi, pēc darba mēs esam draugi. Ja tu to saliksi kopā, pieņemsim, darbā mēs tur sākām rieties ar Māriju, pēc darba jau visu mēs esam aizmirsuši, jo tā bija cita pavisam vide. Kā es teicu sākumā, ka mēs mākam nodalīt darbs no privātā. Ja mēs to visu ņemsim līdzi, darbā strīdēs, pēc tam vēl uz hokeju ņemsim līdzi treniņā, tur vēl pa darbu runāsim un strīdēsim, pat nezinām, tad nekam tam nav jēga. Vai ne? Tad būs sarežģīti. Tieši tā par hokeju mēs parunājam. Kas ir vēl tās lietas, ko jūs darat ārpus darba? Jo katrs no jums, jo mēs mazliet ar Jāni jau tā kā parunājām, bet bez hokeja. Jums ir vēl kaut kādi veidi, kā jūs atpūšaties, atslēdzaties, pavadat, nezinu, foršu laiku kopā vai ar savu? Es ar mocu braukājos, izveidinu galvu. Jānis agrāk arī, bet viņš pārdeva. Viņam ģimene tagad liela, viņam nav laika vairs. Nav laika mocību, jā. Pamēs, man vienam jābraukājās. Tas jā, es ar mocu pabraukājos, jā, uz sporta zāli. Man tas sports vispār tāda tuva tēma un patīk un kustos, patīk būt kustībā. Tas ir mans, jā.
Jā, mēs kopā atpūšamies. Ja runā, ko mēs darām ārpus darba, kopā reizēm aizbraucam atpūsties kaut kur vai pieņemsim, jā, kādreiz mums bija krosinieki, aizbraucām ar krosiniekiem, pavizinājāmies. Jā. Šobrīd nav. Viss, jā, kā Lārs teica. Tā kā šašliciņu uzcept ar komandu pēc spēles, ja aliņu tur iedzert. Tas jau svētlietas, jau hokejs bez alas daļas. Treneris ļauj. Jā. Treneris kopā ar mums. Treneris kopā ar jums. Jā, ne, tas jau normāli. To jau mēs, man liekas, visi jau redzēja. Man liekas, visi Latvija redzēja to epizodi, ja, kur, mūsu tā hokeja izlase pēc tās uzvarētās spēles medaļas, ko darīja un kādu alu dzēra. To, man liekas, tagad visi zina, vai ne? Jā. Forši, ka tas ir tiešām tāds komandas garsuma process, kurā var arī kaut kā savādāk arī to laiku pavadīt, vai ne? Tieši tā. Ok, kā jūs redzat vispār tādu nākotni Jelgavas filiālei un kopumā? Loģistikai un vispār no Vervo pozīcijām. Kā tas viss izskatās loģistikas ziņā? Es domāju, Jelgavas filiāle turpinās augt. Jo lēnām pamazām no 3 cilvēkiem mēs jau esam līdz 9 izauguši. Un es pieļauju domu, laika gaitā piepildīsies mūsu Sofijas vēl vairāk. Mums pat komandas bija daži jau sāk interesēties par loģistiku, kas tur grib nākt pamēģināt strādāt. Tā kā visiem tiek dot iespēja, kas vēlās, lai nāk un pierāda sevi. Tā kā, jā, arī pārādz, kā attīstīsies. Tā kā hokeja komanda ir arī viens no tādiem veidiem, kā savus topošos kolēģus. Kā es saku, kolēģi, tu klients, tu tur visu var iegūt. Tu runā ar cilvēkiem, tu esi sabiedrībā, tevi redz, tevi dzird, tu satiec, tu parunājies, viņiem pašiem rodas interesi. Jā, es saku, mums ir komandas biedri, kas ir interesējušies, kas grib nākt pamēģināt. Kaut kā tā, jā. Par to noteikti liels prieks, bet, teiksim, kopumā, kā jūs redzat, jūs sevi redzat gan loģistikā, gan hokejā arī, piemēram, pēc 5 gadiem. Varbūt, kas ir tā jūsu vīzija, mazliet ieskicējiet, ko jūs gribētu, kur lai jūs hokeja komanda ir un kur lai Vervo Jelgavas filiālis pēc 5 gadiem. Es sevi tikai redzu loģistikā, es pat par ko citu neesmu domājis. Es nezinu, pēc 5, arī pēc 15, pēc 20 gadiem. Kur? Nezinu, Jelgava, Rīga vai kaut kur plašāk, kaut kur citur mēs būsim, to es nevaru spriest, bet, man patīk strādāt Vervo, patīk viss tas kolektīvs, patīk tā mana komanda, ar ko es kopā esmu. Tā kā es pat negribu neko mainīt, man patīk. Manā gadījumā vēl jau vairāk. Tā kā mēs neplānojam nekur pazust. Mēs domājam turpināt savus darbus, plesties, vairāk fūras ņemt klāt un hokejā droši vien augstākā līmenī gribētu tikt ar laiku. Protams, viss atkarīgs būs no mūsu pašiem, no mūsu treniņiem, vai spēsim augt vai ne, jo es pieņemsim, es sācu pavisam nesen spēlēt, tādā vecumā grūti izaugt ir. Jo ātrāk ir sākt spēlēt, jo vieglāk tomēr. Bet nekad nav par vēlu sākt. Nekad nav par vēlu, tāpēc es sāku 33 gados spēlēt. Tā kā 34. Komandā teica arī spēlē, viņš sāka cik tur 50 plus gados. Un sāka mums tā kā nekad nav par vēlu sākt. Rekā, tas droši vien arī tāds viens no iedrošinājumiem visiem, kur varbūt domā par kaut ko, par kādu sporta veidu vai kādu nodarbošanos. Tas ir par visu, nekad nav par vēlu sākt, galvenais ir sākt. Galvenais ir sākt un galvenais droši vien arī ir tā kā gribēt to darīt. Ļoti interesanti. Tagad, ja jums būtu iespēja vēl kādu komandu nodibināt kādā citā veidā un jūs priekšnieks teiktu, jā, labi ir, tagad Jāni, Māri, izdomājiet, jebkuru sporta veidu būs. Kas tas būtu? Bet jums varbūt arī dažādas atbildes. Droši. Es pat nezinu. Es driftā paprovētu. Driftā? Labi. Es kaut kādu boksu nezinu aiziet, kur izlikt dusmas kādam, kas sakrājušās ir. Man tas varbūt liekas. Tā tad komandas sporta veidu es pat nezinu.
Vai hokejā nesanāk uzboksēt? Tur jāsanāk, protams. Jā. Ir bijušas epizodes. Jā. Kopīgi vēl mums ar Vāri. Deguns vēl rētā tagad ir, bet tas jau viss piedar pie lietas. Tas ir večs sporta veids. Tas, jā. Bet tā, es nezinu, tagad lietas man fantazēt, pat man nenāk. Man ir hokejs tikai, nezinu. Var jau jebko basketbolu, futbolu izdomāt. Bet, vajag darīt, saka, tas, kas patīk. Un tā kā, ja es tur kaut kādu basītu vadītu, man nevisai. Sarunas noslēgumā varbūt ir kaut kas, ko jūs gribat pateikt, nezinu, novēlēt varbūt tiem, kas mums tagad skatās, klausās. Jūsu droši vien klausās, skatās arī jūsu komandas biedri, jūsu klienti. Varbūt arī kāds konkurents skatās. Jā. Nāciet atbalstīt Vervo hokeja komandu. Jā. Iesaistās nāk, esam gatavi uzņemt arī jaunus spēlētājus, pieņemt. Nāk un mēģina, radam to komunu, veidojam visu foršu. Nezinu, nākam uz Vervo, mēģinām pierādīt sevi, nākam strādāt komandā, lai augam. Visiem tiek dots iespējas. Galvenais ir mēģināt un darīt to, kas patīk. Tas man tāds novēlējums. Skaisti. Kur var sekot līdzi Vervo hokeja komandas panākumiem, spēlēm un visam pārējiem? Entuziasts hokeja līgas mājaslapā ehl.lv, E7 divīzija, tur atrodam Vervo un tur var redzēt visu spēļu grafikus. Šobrīd ne tikai E7, mēs arī tikko pieteicām komandu E9. Mums ir 2 komandas jau, tā kā varēs 2 komandām sekot līdzi, un mums ir Instagram profils. Jā, mums ir Vervo Instagram. HK Vervo. Tā kā droši. Vervo. HK Vervo, ko tad dāmas un kungi piesakojam Vervo hokeja komandai, un ne tikai, protams, arī sekojam līdzi tikai pašam Vervo, bet arī noteikti šim podkastam un šim sarunu ciklam, jo jau nākamajā sarunu ciklā mēs runāsim tieši par vienu sporta veidu, ko mēs pieminējām, par basketbolu, jo izrādās, ka Vervo ir arī sava basketbola komanda. Un tad mēs parunāsim gan par basketbolu, gan, protams, arī par loģistiku, kā vienmēr šajā sarunu ciklā Loģistika bez filtra. Paldies visiem, kas arī šo epizodu noskatījās, noklausījās, un jā, lai visiem izdodās uz tikšanos.